Latvija plāno pievienoties Eirozonai 2014. gadā. Vai jūs atbalstāt šo apņemšanos? Country in the European Union which fulfills the criteria should become one day member of the Katrai Eiropas Savienības dalību valstī, kur atbilst Maastrichtas kritērijiem, vajadzētu pievienoties Eirozonai. Manuprāt, Latvija bijusi ļoti veiksmīga pēc 2008. gada krīzes. Es atzinīgi vērtēju Latvijas veiktās strukturālās reformas un to darbu, kur esat paveikuši. To overcome this crisis with structural reforms and hard work. Vai varat minēt potenciālos iegūmus, ko Eirozona varētu sniegt Latvijai? Šobrīd tur valda pamatīga turbulence un varbūt šis nav īstais brīdis pievienoties. It is a decision which can only be decided in Latvia, of course. We think that the euro is a very stable currency. If you compare this Šim lēmumam jābūt pieņemtam Latvijā. Mēs esam pārliecināti, ka eiro ir ļoti stabila valūta salīdzinājumā ar citām. Manuprāt, eiro ir veiksmes stāsts. Tas ir balsts mūsu eksportam un tas balsta mūsu dalību valstu ekonomikas, sevišķi kombinācijā ar strukturālajām reformām. Process, ko mēs šobrīd vērojam, nav eiro krīze, tā ir parādu krīze. Jūs nevarat risināt parādu krīzi, atvieglojot aizņemšanās procesu. Fiskālā disciplīna, solidaritāte un izaugsme ir 3 atbildes šai eirozonas parādu krīzē. So fiscal discipline, solidarity and growth are the 3 answers to this debt crisis in the Eurozone. Jūs minējāt pasākumu 3 stūri - disciplīnu, solidaritāti un izaugsmi, kā atbildi šai krīzei. Bet kā jūs plānojat panākt izaugsmi, ieviešot stingrus taupības pasākumus? Kā to var panākt? How could it be done? From my point of view, it's an illusion to think that you can stimulate growth. Manuprāt, tā ir ilūzija, ka jūs varat panākt ilgstošu izaugsmu uzņemoties jaunas parādu saistības. Izaugsmi nevar nopirkt par parādiem. Izaugsmi var panākt kļūstot konkurētspējīgākiem. Konkurētspēja ir galvenais jautājums. Kā to panākt? To var panākt pilnveidojot kopējo tirgu, piemēram, enerģētikā. Otrkārt, būtiski ir strādāt pie tā, ko es saucu par labāku Eiropas Savienības līdzekļu pārdali. Nākamo gadu laikā mēs iztērēsim milzīgus Eiropas Savienības līdzekļus. Mums tos vajag vairāk investēt tādās nozarēs kā izglītība, zinātne un infrastruktūra, jo tie ir galvenie eiropiešu resursi. Mēs neesam bagāti ar dabas resursiem, mūsu galvenie resursi ir zināšanas un radošums. Tās ir mūsu galvenās priekšrocības. This is knowledge, creativity. This is our advantage to the rest of the world. Jūs runājat par konkurētspējas celšanu. No ekonomikas teorijas es zinu 2 veidus, kā audzēt konkurētspēju. Viens ir investējot lielus līdzekļus produktivitātes celšanā, otrs manipulējot ar savas valūtas kursu un tādā veidā ceļot savu konkurētspēju pasaules tirgos. Ja runājam par Eirozonas dienvidu valstīm, neviens no šiem instrumentiem tām šobrīd nav pieejams. Kur lai viņi ņem naudu investīcijām konkurētspējas veicināšanā? Instruments are available at the moment. They have a huge problem. Where will they take money to increase their competitiveness? I do not agree to your analysis because I think that especially Es jums nepiekrītu. Man šķiet, ka, piemēram, Grieķija ir plašas iespējas investēt tādās nozarēs kā atjaunojamā enerģija. Vēl daudz, kas darāms Grieķijas valstī piedarošo kompāniju privatizācijā. Šīs valstī piedarošās kompānijas nav konkurētspējīgas, to atzīst arī Grieķijas valdība. Privātā konkurence nodrošinās augstāku produktivitāti un sniegs labākus rezultātus. Un, protams, ir jāuzlabo valsts pārvalde, jāattīsta nodokļu iekasēšanas sistēma. Grieķijā pastāv nodokļi, bet kas tos iekasē? Runa nav tikai par reformām, bet par to ieviešanu. Es atbalstu Grieķijas valdības apņemšanos to paveikt. It is not only the question of reforms, it's also the question of the implementation of the reforms, and I welcome and appreciate the efforts of the Greece government. Jūs runājat par ilgtermiņa risinājumiem, bet kā dienvidu valstīm cīnīties ar milzīgo bezdarbu, kas Spānijā, piemēram, jau pārsniedz 24%? Situācija stipri atgādina lielo depresiju ASV 30. gados. We shouldn't compare this because the situation today is totally different. But I do not agree once again
Mums to nevajadzētu salīdzināt, es jums vēlreiz nepiekrītu. Šodienas situācija ir pavisam atšķirīga. Nav taisnība, ka mēs piedāvājam tikai ilgtermiņu soļus. Ja paraugāmies uz Īriju vai Portugāli, viņi sāka ar reformām. Viņi paveica smagu darbu fiskālās disciplīnas un izaugsmes virzienā, un jau tagad mēs varam vērot pozitīvus rezultātus. Domāju, ka tas ir nepareizi risināt krīzi, liekot naudu uz galda. Tas mazinās stimulu veikt tik ļoti nepieciešamās reformas. Mums ir jāizmanto tās iespējas, kuras mums šī krīze piedāvā, stiprinot Eiropas Savienību. Mums jāstrādā ciešāk, lai pārvarētu šo krīzi. We have to work closer together as an answer to this crisis or to the next crisis. Vai jūs šobrīd runājat par federālo Eiropu? I'm talking about a better cooperation and the deepening of the European Union. Es runāju par labāku sadarbību un ciešāku integrāciju Eiropas Savienībā. Mums vajag efektīvāk pārvaldītu Eiropas komisiju un reālu parlamentu. Manuprāt, Eiropas komisijas prezidentam jābūt ievēlētam tiešās vēlēšanās. Kandidātiem būtu jāpārliecina cilvēkus ādot par tiem balsis ne tikai vien savā valstī, bet visā Eiropas Savienībā. Un mums būtu nepieciešama Eiropas Savienības konstitūcija. Šis jautājums, protams, jāvirz uz referendumu, taču es aicinātu neaizmirst, ka Eiropas Savienība ir kas vairāk par atbildi uz mūsu vēstures tumšāko nodaļu. Eiropas Savienība tā ir mūsu dzīvības apdrošināšana globalizācijas apstākļos. Jūs esat jauns cilvēks un jūs noteikti saprotat, ka nākotnē jūs nespēsiet izdzīvot kā viena izolēta valsts. Šobrīd pasaulē ir tādi jauni dzinēji spēki kā Ķīna, Indija, Brazīlija un pat Vācija, būdama relatīvi liela Eiropas Savienībā, ir pārāk maza globālajai pasaulē. Šie manis minētie jautājumi ir jārisina šodien. Nākamo 10 gadu laikā mēs redzēsim, vai Eiropa joprojām būs lielvara, vai arī mēs zaudēsim savas pozīcijas. It is much more than the management of the crisis. It is the self-commitment of the European people that we show the world. Europe is not an old continent. Europe is part of the future of the world. Bet vai mēs varam runāt par dziļāku integrāciju krīzes laikā, kad eiroskepticisms strauji pieaug? Let us stand up together, especially the young generation. Mums kopīgiem spēkiem jāstāv pretī renacionālismu vējiem. Globalizācijas apstākļos šis renacionālisms ir pilnīgi nepareiza atbilde. Dziļāka savstarpēja integrācija, tā ir pareizā atbilde. In times of globalization, renationalization is exactly the wrong answer. International network to combine the power of the European countries, this is the answer in our time.